Cilvēki vairs nedomā, ko runā. Runā tikai runāšanas pēc, nedomājot par vārdu nozīmi un sekām. Šķiet, ka spēja analizēt un kritiski izvērtēt informāciju ir kļuvusi par retumu. Visa informācija, ko viņi pieņem par patiesību, balstās uz zemapziņas vīrusiem, stereotipiem, bailēm un maldīgiem pieņēmumiem, kas gadiem ilgi veidojuši viņu domāšanu. Cilvēks, lai aizsargātu savu trauslo pašapziņu, bieži vien savu muļķību un stulbumu uztver kā vairogu, kas pasargā viņu no realitātes. Viņš ar vieglu roku noraksta citus kā stulbus un muļķus, nevēloties iedziļināties ne sevis, ne citu domāšanas procesos. Tā vietā, lai attīstītos un pilnveidotu sevi, viņš turpina dzīvot ilūziju pasaulē, kur galvenais ir palikt komforta zonā un izvairīties no patiesības. Šis process ir bīstams ne tikai individuālajam līmenim, bet arī sabiedrībai kopumā. Ja cilvēki nemācīsies atšķirt faktus no manipulācijām un meliem, visa sistēma sabruks zem savas nekompetences un pašapmierinātības sloga. Atbildība par izmaiņām sākas ar katru no mums, ar spēju pieņemt kritiku, atzīt kļūdas un meklēt patiesību, nevis tikai to, kas ir ērti dzirdēt.